Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Hansis Jansons. Hansi, kas bija tie jaunieši, kas tev bija atsūtījuši video sveicienu? Te bija mani draugi un klases biedri, viņi arī ir šeit līdzi. Tātad tev jau ir arī tāds fanu pulciņš izveidojies, ja? Jā, tā izskatās. Un tātad, vai žūrijā arī ir tavi fani? Tūlīt mēs to noskaidrosim. Jāna, lūdzu, tavs komentārs. Jā, žūrijā ir Anša fani. Īstenībā es fanoju par visiem 6 jā, šodien. Jo šis priekšnesums manī rosīja pārdomas un jā, šis vakars ir īstenībā pilns ar stāstiem par mīlestību. Vai tie ir brāļi, vai tā mīlestība ir Latvija, dzimtene. Un katrs var atrast to īpašo noti un to īpašo sajūtu. Un to es atradu tava izpildījuma laikā. Paldies! Paldies, Jāna! Agri, lūdzu, tavs komentārs. Pirmkārtām jau paldies klases biedriem un faniem par to, ka viņi citēja klasiķus savos video sveicienos. Bet par priekšnesumu es domāju, ka šis nebija tavs labākais, bet jebkurā gadījumā viņš nebija sliktāks par tiem iepriekšējiem priekšnesumiem, un es domāju, ka tev vajadzēja varbūt tās tomēr beigās atgriezties atpakaļ pie tās mugurdanča tēmas. Tu viņu sākumā skaisti ietonēji, un pēc tam viņi kaut kā sāka malties uz riņķi, un ja tu būtu atgriezies tīri pie tās tēmas, tā teikt, reprīzē atpakaļ, tad tas būtu bijis tā pavisam garšīgi jau. Un pienāc vēlāk, es te parādīšu, kā pastaliņas sasiet. Paldies! Jā. Jāna, lūdzu, tavs komentārs. Es jau esmu diezgan daudz iepriekšējos raidījumos izteicies par tavu koklas spēli, un
Man ir liels prieks, ka tu spēlē kokli, man ir liels prieks, kā tu spēlē kokli, un arī šoreiz tava spēle bija līmenī, un man ļoti patika. Paldies tev! Pasties, cik viņš aizkustināti pateica vārdu patika. Agri, lūdzu, tavas 10 sekundes zvaigznei. Šodien ir svētki, un man visu laiku paticis, ka viņš spēlē, lai iet tālāk. Paldies, Jāna, lūdzu, tavas 10 sekundes zvaigznei. Jānsi, koklē, nevis zāģē. Jāni, tavas 10 sekundes zvaigznei. Paldies! Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.